Sveiciens 5. augustā. Šodien būs bišķi savādāks. Savādāks kā vienmēr variants. Tā, labi, 5. augusts, 26. gads, trešdiena. Šodien beidzot atkal pa ilgiem laikiem. Šogad laikam būs pirmā reize, kā pāri Arabidai braukšu. Ja reizes doma apstāties tur tālajā pludmalē, tur bišķiņas kādu pusstundu, paņemties tur un visu, un pārbraukt pāri, braukt mājā. Mazais treniņš lielajam izbraucienam, kas man būs aiznākam nedēļ, 17. Tad es uz nedēļu braucu, tagad vajag iesildīties. Tālūk. Laiks arī labs, nav baigi karstais, nav arī no rīta vispār normāls bija. Tagad bišķi kā iesila, bet nu jā, un es saku, es teicu, izdomāju bišķi savādāku. Uzfilmēt variantu, braucot, sen neesmu tā filmējis neko. Un runāt, braukt un runāt. Jā, pirms tam nedēļu nostrādāju. Priekšnieks atkal bija kaut kur aizbraucis, tad nācos strādāt. Bet pēc tam arī bišķi izbesīju. Es nostrādājos tur, viss kā vajag darīju, viss normāli bija, viss tur piefiksēju, tur pāris slimās govis, tur vēl kaut ko, karoči viss ok. Es viss atbrauc un pirmā diena vai otrā diena bija. Un tad tieši es no rīta arī, no rīta slaucu. Un es atnācu un arī kaut ko tur saka buzīt, kaut kas redz viņam nepatika. Es domāju, tā vien gribējās pateikt viņam visu, ko es domāju. Bet niekot mēlēs, vai es tik tā stulbu ģīmu uztaisīju un tikai kratījā galvu un visu. Es domāju, tu mērglis. Es tev te norubīju, viss kā vajag un tu vēl pēkšņi, un tu vēl te nāc man buzī. Un tas ir nepietiek, kad es strādāju nevis to, kas, visu godīgo laiku. Tā, ka būtu pēc līguma it kā, ja. Es vēl pa virsmu tur nostrādāju dienas, jo, viņš samainīja man, viņš teica, nevar tur, es tur nebūšu. Tā, es domāju, labi, sūdz ar tevīm. Un domāju, tu mērglis. Es tev šitā un atnāku, un galvenais saku, un buzi, un tīri tur pa sīkumiem vispār tur tas bija. Viņš varēja neko neteikt, bet redz, viņam tas jāsaka, viņš ir saimnieks. Es domāju, jā, labi, nākošais es arī tev pateikšu, tad, kad tev gribēsies kaut ko mainīt, es arī pateikšu. Kad, kad tā, ot tā un viss. Ja jau tu šitā man, ja tā attieksme. Es saprotu, garīgais nebija, kaut ko garīgais viņam nebija, es saprotu, bet nevajag to, kā teikt, izgāzt uz manīm. Labi, nav ko par to, varbūt to izgriezt. Man paskatīsies, varbūt šito izgriezīšu, varbūt ne. Tālūk, labi, te ir mans Arabida tūlīt. Tūlīt sāksies kalns augšup un tā būs pa kalnaino. Tā būs grūti mīties, tā es nevarēšu šitā pieturēt šito sūdu ar roku. Tā būs sarežģīti.